Juris TV. Pašreiz atrodamies lidošanā, ja? Lidaparātiņā, tādā spārniem, atpakaļ uz mājiņām. Un, protams, ceļam kopā ar Juri Iesalnieku un prasīsim viņa iespējas par šo izbraukumu un vispār par turnīriem. Ko tu vispār man var pajautāt? Čau, ja? Tātad kāds bija jautājums? Kāda iespēja par turnīru un par šo izbraukumu kopumā? Turnīrs bija tāds diezgan laba līmeņa. Mūsu sniegums, ņemot vērā to, ka tā ir pārbauda, bija diezgan labs. Ko ņemot vērā? To, ka ir pārbaudas turnīrs. Kādas pārbaudas turnīrs? Pieaugušo septītnieku izlasē. Un tā jau viss kopā normāli. Ko tieši pārbaudīt? Spēlētājs. Kādā veidā tieši? Un ūdens pienesas ir pārbaudīt. Jā. Cik viņi profesionāli māk padot ūdeni un uzspērt. Un kā bija? Un kāds bija tāds vērtējums tev? Nu, es savu dot 10 balvas. Tieši kurā nozarē? Tieši ūdens pienešanā? Jā? Kopumā, sprintiņā, visā kortis krūvēšanā, morālajā atbalstīšanā. Jā. Tiešām, viss tik. Un kā Maskavu? Ekskursīts ar Maskavu? Skaisti pilsēt tiešām, bet man tagad tiešām ļoti grūti arī īstenībā. Smagi šorīt. Cik mēs dzirdējām, tu vakar svētīto ūdeni esi pārāk daudz sadzēries? Nu, tā gluži neteiksim. Bet, nu, bet man ir ko. Jā, nu stikla vēs vakar bija. Nu, jā, šķidrā maize. Slapjā maize. Nu, Slapjā šķidrā maize. Nu, kāda Sitgundā tur saka? Slapjā maize. Sitgunda sabot ūdens. Tieši tā. Sitgunda sabot ūdens. Un kas tev varbūt ir novēlējums kāds skatītājiem, lai turpmāk? Kad atbraucat uz šito valsti, taču ir nepērkas, tā galva sāp. Es nevaru šorīt izturēt vispār. Kas tev ir? Galva sāp, plīst puši. Labi, ka Emils man izrakšīja, bet tev paracetamolu. Tu bišķi atlaid vispār. Tu bišķi vakar ieķēri. Un Uno vēl ir arī mūsu draugs līdējs. Tas arī mums ir līdzi paķēri. Ceļa biedrs kā tā. Kas sacīt jāsaka. Viņš intrigas māk mums taisīt mūsu starpā. Viņš māk sasvīdināt dibenus. Tieši tā. Un tas arī viss. Jā, neko vairs tur nepazīst. Man galvas sāp slikti. Paldies, Juris TV.